Rūdi, ko tu dari? Pētu māju dzīvnieku. Nu, bet tas taču ir bruņurupucis. Bet viņš taču dzīvo savā mājā. Nē, Rūdi, par māju dzīvniekiem sauc tos dzīvniekus, kas dzīvo pie cilvēka mājās. Sensenos laikos cilvēki ēda tikai to, ko varēja atrast vai nomedīt mežā, pļavā un upē – savvaļas augus un savvaļas dzīvniekus. Cilvēkam nebija arī neviena palīga darbā un medībās. Vēlāk, dažādās pasaules vietās cilvēki iemācījās dzīvniekus pieradināt un audzēt mājās. Pēc daudzām paaudzēm šie dzīvnieki izmainījās un vairs nespēja iztikt bez cilvēka aprūpes. Tā radās mājdzīvnieki. Dzīvnieki, kas var dzīvot tikai kopā ar cilvēku. Dabā viņi neprot atrast barību un izbēgt no ienaidniekiem, tāpēc aiziet bojā. Sveiks, Rūdi! Kur iesi? Žēl dzīvnieks iešu pabarot. Rūdi! Cilvēki mājdzīvniekus taču baro ne aiz žēluma, bet tāpēc, ka mājdzīvnieki baro mūs, cilvēkus. No aitas mēs iegūstam vilnu zeķēm, cimdiem un cepurēm. Govs mums dod pienu, no kura gatavot sierus, biezpienu, sviestu un gardo jogurtiņu. Vistadēj olas, un par to vēl nonāks upes katlā. Tāpat kā cūka vai zoss. Savukārt suns uzņēmies mājas sarga pienākumus. Bet zirgs vienmēr bijis palīgs lauku darbos un izpriecās. Lūku rodas piens. Dažādās zemēs radās dažādi mājdzīvnieki, un ne visi tie atrodami Latvijas mājās un kūtīs. Tuksnešos cilvēkam nastas nest palīdz kamieļi. Savukārt Indijas džungļos cilvēku labākais draugs vienmēr bijis zilonis. Bet sniegotajā ziemeļu tundrā ziemeļbriedis. Mājdzīvnieki atrodami pat augstu Dienvidamerikas kalnos, kur cilvēki audzē lamas. Mājdzīvniekus cilvēks baro un sargā, bet daudzi dzīvnieki, no kuriem mājdzīvnieki radušies, vēl joprojām dzīvo arī savvaļā. Tā Latvijā joprojām mežos dzīvo mājas cūku vecvecmāmiņas meža cūkas un suņu vectētiņš vilks. Ezeru slīkšanās ligzdo savvaļas meža zosis un meža pīles. Savukārt tālu Āzijas kalnos joprojām ganās mājas kazu senči kalnu kazas un mufloni, no kuriem radušās mājas aitas. Rūdi, kas tev atkal prātā? Grib pieradināt vēl vienu mājdzīvnieku. Kādu tad? Protams, ka tarakānu. Ne jau tikai tarakāni, arī daudzi citi dzīvnieki cilvēka mājokļos apmetušies ne lūgti, ne aicināti. Cilvēks pats to nemaz negribot šiem dzīvniekiem sagādāt dzīves vietu un barību, apkurinot savu mājokli un pametot neapēstu daļu savu ēdienu. Žurkas un mājas pēles. Savulaik dzīvojam mežā, bet virtuvē, kūtī vai pagrabā tām patīk daudz labāk, jo tur vienmēr barības pārpilnība. To mājdzīvniekiem sagādājis cilvēks. Arī istabas mušas plaši pasaulē izplatījušās vien līdzi cilvēkam, jo kur cilvēks, tur arī viņām barība un siltums. Līdzīgi cilvēku nedraugi, blusas, gultas, blaktis un utis iekārojušas paša cilvēka vai mājdzīvnieku asinis. Negribu šādus mājdzīvniekus, labāk pieradināšu ezīti. Rūdi, pietiek cilvēkam mājdzīvnieku. Par tiem pašiem neprotam rūpēties.
rau pamests šūnelis klīst pa ielu. Tātad kāds nesaprot, ka tie dzīvnieki, ko esam pieradinājuši, mums jābaro un jākopj. Bet savvaļas dzīvniekiem vislabākās mājas ir mežā, pļavā vai purvā. Nekur nav tik labi kā mājās. Cilvēki nu ļoti lepojas ar savām mājām un pilsētām. Tajās ir ērti, silti un droši. Tomēr arī daudzi dzīvnieki ir prasmīgi meistari un prot celt sev piemērotas un drošas mājas. Putni būvē sev ligzdas, kur tēt olas un audzināt mazuļus. Ligzdas var būt gatavotas no ļoti dažāda materiāla. Zariem, sausas zāles, sūnām, spalvām, vilnas, bēzatās un pat dubļiem. Lai ligzdā būtu droši, tā jāpaslēpj vai jāaizsargā. Lielais gulbis savu ligzdu spēja aizsargāt, tāpēc to neslēpj. Sīkie putni ligzdas būvē apslēptas uz zemes, zālē vai zaros. Tās grūti pamanīt. Savukārt zemes ligzdai kaļ drošu dobumu koka stumbrā. Dobumos vai būros ligzdo arī zīlītes un pat pūces. Tā drošāk. Daži zvēri gan mājas sev nebūvē. Stirnai, briedim un arī alnim mazuļi dzimst uz zemes, zālē vai sūnās, un jau no pirmajām dzīves dienām mundri seko mātei. Turpretī vāvere savus bērnus ilgi slēp siltā migā koka galotnē. Visrūpīgāk par drošību rūpējas bebrs. Viņa miga iekārtota no zariem un dubļiem būvētā mājā ar ieju zem ūdens. Savukārt āpša, jenotsuņa un lapsas migas paslēptas dziļi pazemē, rūpīgi izraktā alā. Alās dzīvo arī dažu sugu putni, piemēram, krastu čurkstes. Pat kukaiņi un zirnekļi būvē sev mājas. Prasmīgi celtnieki ir daži zirnekļi. Viņi mājas darina no smalka, bet izturīga tīmekļa un ap ieeju uzauž plašu tīklu kukaiņu ķeršanai. Skaista un droša māja ir arī maksteņu kāpuriem. Viņi no smiltīm un cita materiāla, ko atrod uz upes grunts, salīmē cietu caurulīti, kurā slēpties. Tomēr vieglāk drošu māju uzbūvē daudziem kopā. Raup kāpuri no tīmekļa uzauduši maisam līdzīgu mītni, kur visiem sausāk un siltāk. Bet lapsenes un sirseņi dzīvo varanos apaļos pūžņos. Tie salīmēti no kukaiņu gatavota papīram līdzīga materiāla. Jo vairāk pūzni izaug jau no lapsenīšu, jo lielāka tiek paplašināta māja. Arī bites māju iekārto daudzas kopā. Vienā bišu stropā čakli strādā pat vairāki 10 000 bišu, kas kāres veido no smaržīga, pašu ražota vaska. Tomēr visvairāk iedzīvotāju ir skudru pūznī. Te jau ir īsta dzīvnieku pilsēta. Svarīgākās telpas, kur olas dēļ skudru māte un aug jaunās skudriņas, paslēpta dziļi pazemē. No lietus, sala un karstuma kā jumts pūzni sargā liels skuju un gružu krāvums. Šāds pūznis ir kā pilsēta ar savu karalieni un strādniecēm. Daudzi dzīvnieki sev vietu mājai atrod cilvēku pilsētās. Raumājas virbulis apmeties jumta spraugā, silti un droši. Savukārt mājas balodim labāk tīk ligzdu slēpt māju bēniņos, ja vien tur neviesojas kaķis. Putni iemācījušies nebaidīties, un cilvēks tos gribot vai negribot baro.
Vārna un kovārnis pusdienas bieži sev gādā paši, meklējot cilvēka izmestos atkritumus. Bet Ligzdai piemērotu vietu var sameklēt parka veco koku galotnēs. Arī kajas nu pasākušas dzīvot pilsētā, kur ligzdas var būvēt uz māju jumtiem, un izgāstuvē barības vienmēr gana. Tomēr nesalīdzināmi vairāk dzīvnieku ir lauku sētā. Cilvēki pajumtē labprāt ligzdu mūrē čurkste. Bet bezdelīgi nekautreiz apmesties kūtī vai šķūnī, kur cilvēka būvēts jumts virs galvas. Pagalms ļoti patīk krupiem, jo tur gardas sliekas un kukaiņi. Bet dārzā labprāt saimnieko arī ēzis, ķerdams vardulēnus, kāpurus un gliemēšus. Arī baltais stārķis un Latvijas nacionālais putns baltā cielaviņa grib būt draugos ar cilvēku. Cielaviņai daudz kukainīšu pagalmā un dārzā, bet stārķim grūti ķert pēles vardus un kukaiņus garā zālē, tāpēc tas meklē iekoptus laukus un pļavas. Cik daudz un cik dažādi dzīvnieki apmetīsies pie mūsu mājām, atkarīgs vien no mums pašiem. Cik draudzīgi mēs būsim, palīdzēsim vai projām dzīsim. Vērosim vai kājām mīsim, pasaule pieder Mums visiem!